Jā, Kaspar kungs, jūs vispār pārstāvat ļoti interesantu tādu organizāciju, resursu kontroles grupa. Pastāstiet, kas tā ir? Jā, tātad, kā jau nosaukumā var redzēt, tad mēs kontrolējam resursus. Un pamatā tie ir tieši elektroenerģijas resursi. Un mēs strādājam lielu elektroenerģijas patērētāju pusē, palīdzot samazināt gan patēriņu, gan arī cenu. Tiem, kas, kā jau mēs sapratām, ir atvērtajā elektroenerģijas tirgu un paši šobrīd pieņem lēmumu. Jūs esat Latvijas uzņēmums? Mēs esam Latvijas uzņēmums, pats arī esmu uzņēmuma dibinātājs un līdzīpašnieks. Brīnišķīgi. Tā kā nav ārvalstu. Nav tēvi un kam jāmaksā ir tur ārzemēs kaut kur. Jūs paši visu saņemat. Nauda paliek Latvijā. Es pat gribu teikt slavu Dievam. Kaut tā būtu vairāk. Labi, lūdzu pastāstiet, ko jūs palīdzat organizācijām, kuras jau šobrīd iepērk no ārpuses, nopirkt to lētāk un ekonomiskāk to lietot un tādā veidā. Kā jūs redzat šobrīd šo ietekmi uz mājsaimniecībām? Jo vairāk jau tomēr interesē individuāliem lietotājiem. Kā jūs redzat? Jā, kā jau es minēju, tad, manuprāt, no lietotāju pozīcijām patiešām izņemot to, ka būs patīkama sajūta, ka tu pats pieņem lēmumu izvēloties elektroenerģijas tirgotāju, nevis, kad lēmumu pieņem tavā vietā regulators, tad būtībā rezultāts būs vienkārši augstākas izmaksas. Un tas arī, es teiktu, ko ir jūs tas negatīvais. Es pievienotos tam līdz šim izskanējušam, ka būs tie 11,3 centīmi par kilovatstundu. Protams, to būs ļoti grūti izkontrolēt, jo no šīm 800,000 mājsaimniecībām katrai, protams, ja viņi nebūs izdarījusi nekādu kustību, būs savs elektroenerģijas tirzniecības līgums ar savu cenu. Līdz ar to būs pilnīgi neiespējami pateikt, cik tad katrs maksās pēc tam. Un tas, es teiktu, arī ir tas risks, ja pretīm tai situācijai, kāda jau tika aprakstīta, ka tiktu iesniegts jauns tarifu plāns regulātoram, un tad regulātors kopīgi ar, teiksim, Latvenergo kā tarifu iesniedzēju diskutēt, vai tad izmaksas ir pamatots vai nav pamatots. Tas, ko mēs darām pašreiz, sanāk, ka tā saruna notiks starp elektroenerģijas tirgotāju un, pieņemsim, pensionāri Daugavpils, teiksim, kādā tālākā miestā, un tad ir jautājums, kādas ir tās sarunu pozīcijas, teiksim.